pa viņu, un ja ir dzīdras cimstoša skaņa, tas ir labs akmens. Viņā nav vēl mikroplaisas izveidojušās, viņš ir gatavs lietošanai. Par cik grādiem nokrīt akmens temperatūra, ja mēs uzlējam 200 ml ūdens uz viņu? Vidējais rādītājs 10 grādi. Liels akmens nokritīs pat 3-4 grādi, maziņš akmens, kurš ir ļoti centies sakarst, uz visiem 20 grādiem nokritīs lejā. Vidējā akmens krāvuma temperatūra virspusē ir līdz 300 grādiem. Ja? Tātad, ko mums būs no tā saprast? Lejam katreiz citā vietā, un mēs iegūsim foršu spilgtu gariņu, ļoti koncentrētu, kur mēs varam vadīt un uzlikt uz cilvēku. Bet vidējais rādītājs, cik ilgā laikā viņš atjaunojas. Man ārprātīgi nepatīk lektori, kas uzdod jautājumu. Viņš savā tēmā ir iurbies, un viņš pēkšņi nesagatavotiem cilvēkiem sāk jautāt. Klausies, es tam lektoram rītā padinājuši ar, cik ir kausiņā mililitri katrā pirtnieka? 200 mililitri. Lūk, tad jūs uzliesiet 200 ml un nogalināsiet viņu uz 20 grādiem uz leju. Skaidrs, ka viņš atjaunosies 20 minūtes. Ja? Bet ja jūs esat labi kurinājuši pirti, viņi ir kapitāli sakarsēti, vidējais rādījums vienkārši iegaumējat 10 grādu uz leju, 10 minūtēs viņš atjaunojas. Variet to neeksperimentēt, es esmu ar mērierīcēm stāvējis, ar termokamerām, ar termopistoli, lejuši, mērījuši, cik ilgā laikā visi man audzēkņi. Tas tā kārtējā jautrā nodarbe, ko mēs nodarbojamies. Jā, jebkurā brīdī. Tu leji tā kā par to, kā ir pareizāk, kā tu leji? Noklāt? Oi! Mēs vienkārši strīdamies, dziļubombas vai noklāt? Tad, kad tāda līmeņa eksperts man uzdod jautājumu, vai man pat neērti paliek atbildēt, jo tu zini atbildes daudz vairāk. Mums ir ģimenes konflikts. Jā, mans teorētiskais stāstījums, tas, ko man uzreiz mācīja, tikai pasaulē lejam. Pat ja mēs tā kā varavīksnīti lejam, jā, tāpat sanāk pasaulē, ja? Tikai vien tā, hop, ja? Vai arī apli, ja? Un es stāstu šajā brīdī, šāda mana pieredze, ka es izlēju pa visu akmens, es iegūstu lielu tvaika mākoni. Savukārt, ja es leju vienā punktā koncentrēti, būs smuks kūlis, ko es varu vadīt jau uz to ķermeni, tur, kur man vajag. Bet cik viņš ilgi saglabāsies un neizplūdīs, ja, tas jau ir atkarīgs no mitruma un siltuma attiecībām. Ja. Tad mēs nonākam pie interesantas tēmas, kāds ir ideālais mitrums pērtuvē. Neatbildiet uz tagad. Neviens neatbildēt, jo viss, ko jūs zinat, ir pēdējās muļķības. Jānis ir iztērējis lielu naudu nopircis Harvijas elektronisko sensoru. Jānis ilgus gadus uzticējās mehāniskajiem higrometriem, uz kā arī iekrituši ir praktiski 100% Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas un Lietuvas pirtnieku skatās savā pirtī uz brīnišķīgu termometru un higrometru pa ļoti dārgām naudām, nezinot to, ka termometrs, pateicoties atsperē mehāniskai, uzsilstot, groza ar savu rādītāju. Savukārt higrometrs ir ar tādu pašu atsperi, bet apgriezt otrādi. Tātad katru reizi mums vidējais rādījums būs 110-120. Un no tā Krievu pirtnieki un pārējie ir secinājuši, ka tas ir, jo katrs pirtnieks zina, ka viņa pirts ir vislabākā pasaulē. Un viņi pasludina šo absolūto formulu. Vislabākā pirts ir, kur mitruma un temperatūras summa ir 110, maksimums 120. Patiesībā, ja jūs uzliksiet elektronisku mērierīci, saglabāsiet 80 grādus un 40% mitruma, jūs tajā pāris sekundēs būsiet ārā no pirts. Otrs interesantais fakts. Jūs to mitrumu nevarat saglabāt. Tas ir tikai 15 sekundžu jautājums. Jūs uzlējāt, man ir daudz tabulas, kad es apkopošu
veselu gada griezumā visādus mērījumus, es viņu arī nopublicējuši, ja? Patreiz es esmu pusceļā. Tātad ļoti īsu mirkli jūs varat panākt tos 40%, 60% mitrumu pēc 15 sekundēm viņš ir lejā. Vidējais pastāvīgais mitrums pirtī būs ap 6 līdz 8%. Vienkārši iegaumēm un neklausamies muļķīt. Ja ir higrometri, kuriem atsperē vēl ir īpaši mitrumu uztveroša plāksnīte, kas izplešoties to rādījumu, bet viņi kļūdās aptuveni par 20%, 10 līdz 20%. Ir kļūdaini higrometri. Ja jums stāv mehāniskais higrometrs, viņš rāda 40, tātad mitrums ir 20. Ticiet man uz vārdu, vai arī variet pārbaudīt, vai arī brauciet pie manis uz pirmnieku trendiņiem, pašu rokās paturēsiet, mērī rīcis. Ja? Tātad nākamais, ko mums būs no tā zināt. Ja? Tāda mērierīce, viņa parāda ļoti labu diagrammu, kā mēs tur strādājam ar mitrumu. Un man te bija atbrauc, piemēram, sieviete vīrietis, ja? Vīrietim būs skarbāks pēriens, karstāks, ar lielāku tvaika daudzumu, sievietei mazāks. Un ļoti ekscelenti var redzēt, kad kāds mans kolēģis vai es strādāju, tad pie vienādiem rituāliem abiem šiem cilvēkiem būs praktiski identiskas līknes, tikai vienam būs intensīvāk, augstāk, un tas ir ļoti labs tāds pirtnieku rādītājs. Ja, es varu pateikt, ja, ka konkrētais šis students, kas mācās, jau viņš ir saglabājis savu rokrakstu abiem puslīdz vienādu intensitātes ziņā, ja viņš pateica, ka šis būs relaksējošs pēriens, ja tad tas mitruma līknes abiem ir vienādas. Wow, tas ir superīgs darbs. Nākamais interesantais fakts. Cilvēkam neskāpēc nav mitruma sensora. Mēs nezinām, kāds telpā ir mitruma līmenis. Dīvains anatomisks fakts. Vienkārši atcerieties. Mēs varam pēc kaut kādām blakus pazīmēm, tur deguns izžuva, ausis izžuva, acis sausis, ja? Tad laikam te ir ļoti zems mitrums. Bet kā tādu mēs savu ādu vai augsts mitrums vai zems mitrums vispār nevaram konstatēt. Iespējams, Darvinam bija taisnība, mēs dzīvojam ūdenī un kādam, kurš dzīvo ūdenī, galīgi nav interesants mitruma daudzums, jo visur riņķī ir ūdens. Ja? Jā. Variet paskatīties medicīnas enciklopēdijā, pameklēt, ja man neticat. Jā, atradīsiet, zvaniet, es publiski atvainošos, uzrakstīšu atsaukuši šajā informācijā. Jā, tātad, kad iznāk cilvēks no pirts un saka, ļoti labs mitrumiņš, es sajūtu tavā pirtī īstu foršu mitruma balansu. Nē. Viņš ir sajūtas komfortablu mikroklimatu, bet ne mitrumu, labas attiecības. Pirtnieks sev izdara ļoti komfortablu vidi, kurā komfortabli strādāt. Mēs atgriežamies jau pie sākotnēji, ko teicu. Tagad jūties labi, nesi pārmocījies. Kādā vidē ir vieglāk strādāt pirtniekam? Sausā vai riktīgi mitrā, slapjā pirtī? Tas ir jautājums no personiskās pieredzes. Kā jums labāk patīk? Kārtīgi sagāžamu strādājumu vai tā kā dedzinoši, un tad tā pa bišķiņam lē, tā kā jūs teicat, bišķi dziļumu bumbiņu uzlē, tā pusdziļumu bumbiņu, 100 ml. Kā jums labāk patīk? Tev lielām, tu esi super izturīgi, jo lielā mitrumā ir grūtāk strādāt. Man patīk lielā mitrumā. Es gāju tā. Palielinās gaisa svars. Cik sver gaiss? Gaiss sver 80 grādos, 1 kubikmetrs, 1 kilogramu. Jo viņš būs karstāks, jo gaiss ir vieglāks. Aptuveni par 15% vieglāks gaiss. Vienkārši fiziski viņš ir viegls. Kad paliek gaiss smags? Tad, kad viņš atdziest. Un tad, kad mēs uzgāžam to ūdeni. Tātad es uzliešu puslitru, tātad mūsu tas kubikmetrs pa puskilogramu kļūs smagāks. Tāpēc es teicu, ja pirtnieks strādā lielā mitrumā, viņš ir super iekša. Tāpēc atceramies,
ko Somi saka, mēs tur jūs latvieši, tur 60 grādos ejat, mēs pat cepures nevelkam. Tu sēdi vieglā gaisā, tev ir 110 grādi, tur tas gaiss ir viegli elpojums, tur gandrīz nav ūdens, kur tu man te lielies ar savu cepuru, tu ienāc, jā, viņiem ir tas joks, viņiem ir reāli tas joks, sauna sabiedrībā, jā, kad, ir tādas atpalikušas tautiņas, kas saunā un pirtī velk cepures, ja. Pastrādā, manā saunā, ja. Un tā ausis, jā, tas bija pirmajā dienā Heinolas sacensībā, kā jau es redzēju, tur čaļiem bija tūznas uz ausīm, jā, tāpēc, ka tur bija augsts mitrums, jā, tur bija 110 grādi un 20% mitrums, tā bija baisā elle tā bija, ja. Jā, tā kā. Un te mēs nonākam pie nākamā, kā mēs runājam, pirtnieka komforts. Un vienmēr, man tik jūs abas žēlis, jūs šito mani Penteri esat dzirdējuši katrā treniņā abas divas. Ja? Bet, atkārtošana zināšana māca. Tātad, kura pirts cepure ir vislabākā? Vilna, filts, armijas ziemas cepure. Nē! Jānis saka, nē. Tas bija mans lielais pārsteigums. Atbilde ir pareiza, augsta cepure un ilgāk par 3 minūtēm. 3 minūtes un jūsu cepures ārējā virsma temperatūra vienādojas ar iekšējo. Vienkārši ticiet man uz vārdu. Bet ziemas pižiks izkarst 2 reiz ātrāk cauri nekā vilnas veltā cepure. Jānis velk 2 cepures. 2 augstas cepures ir labāk nekā 1 cepure. Tātad man atbilde 2 augstas cepures, pēc 3 minūtēm atrodam iemeslu notīties no pērtos, uzvalkam jaunu cepuri, akalējam iekšā. Mēs esam saglabāti, mēs veidojam labu pirts vidi, jo pirtnieks jūtas labi un negrasās zaudēt samaņu un dzīvību. Tā kā vienkārši tas ir jūsu komforta. Plus vēl tās čītiņš, ja, sanāk no leduskapi, vai ziemā man ir aiz loga pakaram, ja tur man karājas cepuru rindu, ja, vai leduskapi izvelku, uzvelku. Abas? Abas jaunas? Vai tikai iekšēji? Abas. Un viena ir, ziniet, tāds tā kā zvaniņš ar tādiem izšūmiņiem, ja, tad gaisa šķirkārta veidojas un pa virsu tad ir vēl viena. Un tās ir tās lētās, ko mēs varam nopirkt, tāds filts, ko var mazgāt un viņš nesaraujās, ja. 2 šitādas, vēl smuku uzrakstiņi, ja. Jā, tātad pirtnieka komforts ir šeit. Nākamais, kā pirtnieks labāk saglabāsies? Drēbēs, vai ja viņš ir tikai, tur strateģiskās zonas nosēdis? Pareizās atbildes kā vienmēr nav. Jebkurš pirts eksperts, kurš izsaka kategoriskus viedokļus, jau kļūdās. Personīgie viedokļi. Tātad kultūras līmenim jābūt. Kā labāk jūtās? Kaut kam būtu, tomēr jābūt pirtniekam. Es gribētu teikt, ka man nepatīk pirtnieki, kuriem nav piesaktas strateģiskās vietas. Man arī kaut kā neiet. Un man personīgi patīk labāk pirtnieki, kuri strādā apģērbi. Visi, bet es nezinu. Superīgāko formulu, tu, protams, pareizi pateici, bet superīgāko formulu pateica viena krievu pirtniece. Es nesekoju krieviem, bet, man tur ir politiskā nostāja, bet viņi pateica ļoti labu formulējumu. Pirtī atpūšās tas, kurš ir bez drēbēm. Tas, kurš ir drēbēs, tas strādā. Ja? Tādu vienkārši formulējums, viņš ir tik kodolīgs, tik dziļš. Un tagad jautājums, atgriežoties, kuras drēbes ir labākas pirtniekam? Slapjas augstas vai sausas? Pareizes atbildes nebūs. Bet kā jūs domājat? Pēc tā, ja es būtu izlūks, es varētu konstatēt, ka jūs strādājat mitrajā pirtī. Tātad te nostrādā viens interesants fizikāls efekts. Sausā pirtī labāk iet iekšā slapjās drēbēs, slapjā cepurē, jo pateicoties intensīvai žūšanai, liekais karstums no auguma tiks novadīts.
Jā. Baigi grūti saglabāt savus uzreiz. Jā. Nē, nu, Tā ir vienkārši tāda, ka vēlme būtu tās. jā, nu man tur ir 3 tēku rekli parasti, jā. Ne te polo krekli tādu. Ātri novilku, ātri uzvilku, ja. Es esmu savs, nu, un viņš mani paglāb. Bet reāli ir vieglāk strādāt. To es noskatījos atkal no lietuviešu pirtniekiem pirms 11 gadiem, kad viņi ekstremālajās pirtīs taisa savas procedūras, viņi ar garajām rokām ir, ja. Un kāpēc tu esi ar garajām rokām? Nu, it kā loģiski viņi saka, nē, vecīt. Tā kā mēs strādājam pie tiem režīmiem, tu nededz, ja tev ir. Un te nokļūstam pie sāpīgākā jautājuma pirksts cimdi. Tas ir nākamais. Johaidī, nu, deg reāli dažreiz ir pirksmīļi, kas ir baigi izturīgie, bet man ir princips, nu, es viņu nopēršu, viņš neizies ārā no pirks un nepateiks, pie Jāņa es tur nobeigšos, bet nopēršu kārtīgi. Te es pārkārtu savam principu un dažreiz reāli pirksti ir apdeguši, bet es nevelku tos cimdus. Nu, tas ir mūsu kontakts. Tas ir mūsu sensors, ir rokas, kā es saku, nu, pirtnieku rokas, tas ir galvenais sensors un klienta rokas ir klienta tālvadības pults. Piekrīti, ka ir vienāda karstuma pērot dažādus cilvēkus, nevienmēr deg rokas. Vēl vairāk. Man bija viens ļoti turīgs klients, 4 gadus viņš brauca 2 reizes nedēļā pie manis. Un tas bija periods, kad man vēl bija blakus darbiņi, dažreiz pirti kurināju es, dažreiz mana māmiņa un dažreiz mans tēvots, Vitāls, Alis. Viņam, kad ir kādam ieriep, viņš ir vienkārši raksturs tāds, kārtībai jābūt, un viņš zvērīgi kurināja. Un dažreiz man māmiņa kurināja, dažreiz. Tad tās pirtsmīlis, kurš pie manis brauca, viņš pēc gada zināja, kurš ir kurinājis pirti. Maigs gars, pie tās pašas temperatūras, ja es atnāku pastāv 60 grādus man vajag, nu tur bija īpaši prasība, ja. Činks, es atver durvis, izveidinu, jā, viņš saka, mama kurināja? Es saku, jā. Viņš saka, nu to nevar nejust, reāli to nevar nejust, kā ir kurināts, ar ko kurin, nu, jā. Kad es kurinu tad kaut kur pa vidu, jā, un kad tēvots sakurinu, viņš nevar turēt, pie tās pašas temperatūras tu nevari turēt, jā. Bet tas nav arī izskaidrojams. Tas nav, ir tēmas, ko, tu vari vidējos rādījumus vienmēr samērīt, jā. Bet kāds šodien viņš būs, un dažreiz visekstremālāk man, kad tu ieej iekšā un ir reāli tāds sevi, kā ar elektrību sit. Tāds fenomens vienreiz, pirmo reizi man bija Meža salās, es tur profesionāli pirtnieku grupā mēs strādājām ar lielu grupu un viena sieviete ienāk un izlido ārā. Viņš saka, viņu dzeļ. Es kaut kāda ragana, laikam, kaut kas nepatika, nesagāja kaut kas kopā. Jā, un pēc tam pats vienreiz ieja iekšā un man, dzeļ. Es esmu tāds sevi, ka stikla vatē iekritas reāli dzeļ. Tas bija nesen, starp citu. Man tā vienreiz atbija. Ziedonim zvanīja, viņš kaut ko tur, viņš māk kaut ko atrunāties, ja. Patreiz nav atbildes. Kopā, es domāju, agri vai vēl mēs atbildēsim, bet jā, tas fenomens ir tāds, varbūt statiskā strāva, kaut kādā veidā, caur kaut kuriem nododās, ja. Veselu stundu jau tur parunājām. Jautājumi, varbūt kādam vēl ir. Varbūt sakritīs jūsu jautājums ar mani kaut kādu mērījumu. Principā var tikai termometru izmantot, tāds mitruma mērītājs praktiski nav vajadzīgs. Tā sanāk? Sanāk tā, ka profesionālam darbam, kad sāk profesionāls pirtnieks strādāt un ir liels apgrozījums cilvēku mēram un iegaumējam. Tāpēc arī termometru beigās nevajag, jo baigi cilvēki iekrīt. Pagājuši nedēļu es varēju nosēdēt 30 minūtēs 80 grādos. Tātad tas ir mans tāda latiņa. Arī šonedēļ es to sasniegšu, bet pa nedēļu bija stress, sliktāks miegs, sliktāka kvalitāte miega, kafijas par daudz, varbūt alus pudeli izdzerta. Un tā pretestība karstumam ir samazinājusies. Bet viņš domā, bet es taču varēju, es arī šoreiz varēšu, ja, un skatās uz termometru, skatās uz laiku. Nē, pašsajūta arī termometros, arī visur, bet profesionālam pirtniekam pēc kaut kā ir jāvadās. Tev ir jābūt.
salīdzinošām vērtībām, kaut vai tāpēc, lai ja pircmīlis ir viens un tas pats, lai tu atcerētos, nu šim patika vairāk tāda temperatūra un tāds ilgums, vienkārši iegaumējam, ja? Bet pareizā atbilde ir minimums 2 termometri. Ķīmiskais un mehāniskais. Noliekam viņus vienādā augstumā, mani mērījumi ir 1,70 m no zemes, ne tuvākās ir 1,50 m no krāsnes. Nu, lai nav pa tuvu krāsnī, lai ir tā vidējā temperatūra. Krievis saka, termometrs ir jāliek tur, kur guļ klients. Ir kā loģiski. Tur nekas loģisks nav. 80 cm no zemes, lāvai vienmēr ir vienāda temperatūra. Pat ja tur pērtuvē ir 20 grādi plus, 80 cm no zemes būs tie paši 45 grādi. Tu vienkārši iegaumēji. Kam tu tur likt termometri, ja tur ir vienāda temperatūra vienmēr. 1,70 m augstumā, jā, tās jau ir kaut kas, un tas ir arī vidējā mūsu reģionā cilvēku acu augstums. Jā, tā kā, tā. 2 liekam, jo viens var sabojāties, un viņu rādījumi var atšķirties. Man karājās 3 termometri. Ieskaitot to elektronisko. Jautājums nākošais. Ideālais līdzsvars tas tātad sanāk, ja ir 6 līdz 8 mitrums, tad principā, normāli, teiksim, tas ir kaut kādi iesakāmais normāli. 70, tur 55, 75, kā kuram, protams, jā? Tad, kad mēs runājam par temperatūrām, kā es saku, nedrīkst būt kategorisma, un vēl kurā laikā, vasarā vai ziemā. Ziemā mēs, profesionāls pirtnieks operē 2 grādu robežās. 2 grādi, tas nav 1 milimetrs uz termometra stabiņa. 1 grāds, tas ir kilometrs. Es tā kaut kā mēģinu vizualizēt, tā ir milzīga starpība. Jo jūs mājās jutīsieties, kā jūs mājās ziemā jutīsieties, ja jums būs istabas temperatūra 18 grādi vai 20. Milzīga starpība. Jā. Tāpēc es teicu, profesionāls pirtnieks operē 2. Trešdaļa no grāda, principā, personīgā pieredze. Mūsu, vēl viens interesants fakts, mūsu ķermenis spēja uztvert temperatūras svārstības, mūsu termoregulācija, kas izveidojās jau no 4 gadu vecuma. Jūsu minējums, cik grāda robežās? 25-30% no grāda. No 25. 0,01 grāda robežās. Mēs jūtam temperatūras svārstības. Mūsu evolūcijas laikā reptilā uztvere vēl nav pazudusi. Ja kāds tic Darvina teorijai. Vai kā viņai tur bija kaut kādi jaunākie, jau viņi saucās. Jā, tā kā tādi daudz interesanti fakti par mērījumiem, par mūsu ķermeni, ka izrādās mēs nevaram saprast, cik liels ir mitrums. Kā mums vispār zināt, cik liels vajadzīgs mitrums, ja mēs viņu nevaram fiziski konstatēt, cik liels ir mitrums. Jā. Par akmeņiem būtu vēlams dažādus tos likti tur, vai arī tomēr žedītu salikt visu, piemēram, vai to jaukt? Tātad te mēs nonākam pie tā fetiša momenta, kad es esmu izdarījis vislabāko priekš savas pirts. Super izturīgus plakanus akmeņus nosadzu visu metālisko virsmu, tad lieku vertikāli lielus akmeņus tālāk uz augšu akumulācijai siltuma, un tālāk arvien augstāk, arvien mazākus, un dažādus, kas tur mazāk izturīgāki, bet smukāki. Tāds ceļš ir, un otrs ceļš pilnīgi visus vienādas šķirnes, jo tad viņu izplešanās koeficients būs līdzīgs, un viņi mazāk savā starpā berzīsies un mazāk noķīlēs kaut kur. Vienkārši atbildet, paeksperimentēt un paskatieties pēc pusgada, cik lielu putekļu trauku jūs savācat. Ja? Ir ļoti labas krāsnīs, kur ir krāteris jau ar caurumiem, tad es, tad, kad akmeņi atdzisuši, vienkārši paņem spaini, ūdens uzlej, un visi tie netīrumi, visi pulveri, tie akmeņus aiztek projām. Tas ir forši. Bet daži ir slēgti, tīpa tas krāteris apakšā kā bļoda liela. Jums fiziski jāņem viss ārā un jāgrebi ārā. Jā, un tas daudzums ir apmēram 200 grami putekļu pusgada laikā. Tas ir daudz. Ņemam lukturīti, izslēdzam pērtuvē gaismu, uzlējam ūdeni un spīdinam.
un jūs redzēsiet, nāk augšā smalkā frakcija. Un te mēs nonākam pie smieklīgas krievu tēmas. Smalkas frakcijas tvaiks. Dispersijas, smalkas dispersijas tvaiks. Tāda muļķība ir vislielākā, ko var pateikt. Tātad pie jūras līmeņa atmosfēras spiediena tvaiks veidojas pie 100 grādiem. Ja? Tvaiks ir tvaiks, nav smalkas dispersijas tvaiks. Smalka dispersija ir tieši tie putekļi. Tātad viņi ir paņēmuši terminu un piekabinājuši pie mārketinga. Nav smalkas dispersijas tvaika, ir tvaiks 100 grādu. Nav 100 grādu, viņš krīt lejā. To jau mēs esam izrunājuši, kāda tā mehānika notiek. Un nākamais liesmas iet caur akmeņiem. Akmeņi ir sarkani, un te veidojas mistika. Smalkas dispersijas tvaiks. Nē, viņš ir pat varbūt vēsāks nekā, ja mēs uzlējam uz 300 grādiem. Jo ir tāds frozes leidena efekts. Dažreiz jūs esat novērojuši, uzkarsējat pannu, lejat pilienu ūdens, viņš neaiziet līdz tai pannai, viņš atdurās un paceļas augšu. Tas ir leidens frozen efekts. Uz pārkarstētiem 600 un uz augšu sarkaniem akmeņiem notiek tas pats, tas ūdens līdz tam akmeņiem nenonāk. Čumš, un viņš atlido atpakaļ. Parastā akmens krāvumā, latviskajā, mūsu īstajā, autentiskajā, viņš iet lejā, uzkarst, ceļas, tās 3-4 maģiskās sekundes, kad mēs varam paņemt to tvaika kūli un jau ar viņu strādāt. Viņš sasniegs to temperatūru. Jā. Par tiem tvaika ģeneratoriem, kas laikam ir modē diezgan. Kas ir tīrs, labākais tvaiks ir tīrs ūdens, kas ir uzvārījies, tāpēc ir maģiski tīra bļodiņa, kurā vāras ūdens, un ja tur būtu ventilatoriņš vai caurvējiņš, kurš pūš to tvaiku, mēs iegūstam vistīrāko tvaiku, ko mēs varam nekaitīgi elpot, nevis caur netīrajiem putekļainajiem akmeņiem, viņš atkal ceļas augšā. Bet tas ir atkal galvas jautājums, ar tvaika ģenerators nav pareizi nozīme, nosaukums, drīzāk konvekcijas, lai kā nebūtu. Viņš iziet caur tām caurulēm, uznāk augšā, viņš būs tīrs, tas ir galvenais iegums, bet mēs nošķiram parasto metālu un pārtikas metālu. Ja viņš ir ražos no pārtikas metāla, lūdzu, lietojiet, būs ok. Ir tāds jēdziens pārtikas metāls, pārtikas čuguns un tā tālāk. Ja jūs ziniet un pārdevējs apgalvo, ka tas ir, super lietojiet. Ja tas nav, būs kaitīgi. Tāpat kā viss šajā pasaulē. Tu saki par kādu modas lietu arī šobrīd ir iegājusi. Es vienkārši redzu apkārt ledus cepurēm, tās, kuras sabāž tos sniegus un ledus cepurēs vēl nav. Tuvākajā ziemā es tev došu precīzi atbildi. Neprecīzā atbilde - mazākais vēsūdens piliens uz pirksnības sačakarēs visu priekšstatu par jums. Reāli. Man bija visnetalantīgākais students, viņš vienlaicīgi pamanījās mani nosaldēt un pārkarstēt. Viņš bija talants. Es nekad neaizmirstīšu viņa šo spēju. Jūs viņu nepazīstat, tas bija pirms 15 gadiem. Vienkārši draugs, kur gribēja iemācīties spēt. Bezcerīgi. Dažreiz neko nevar izdarīt. Jā, tā kā tas piliens, viņš var būt kritisks. Vai var apsaldēt nervus? Es domāju, ka mierīgi. Mierīgi, mēs esam ļoti ievainojamā stāvoklī pirktī. Tas ir diezgan plāns, tur ir tāda neliela filcīta, tādā līnā, un es ar to skatos diezgan lielām šausmām. Mums nav muskuļu un tauku korsetas galva. Viņas nav. Ir tikai ūdens šķirkārta, kas melnās, tumsnējas, Āfrikas, kā pateikt, politkorekti, ir daudz lielāka starp smadzenēm un galvaskausu. Pateicoties tam, viņi arī boksā ir malači, jo viņam tas šķidrums bremzē smadzeņu kustību un acitienu pret galvaskausu. Ja tu esi vienkārši zini, tāpēc cīņām nodarbojas, ne? Viņi būtu labi pirtnieki. Man tāds viņa piezvanāja tāds jautājums, akmeņu sagatavošana, kas nopietni. Kāpēc
Paberzēt. Paberzēt, jā. Un pēc iespējas blīvāk salikt, jā? Nē. Blīvums atkarīgs no tās krāsnes specifikācijas un ražotāja. Kādā veidā notiks tā kā konvekcija. Ja tā būs konvekcijas krāsnes, tad skaidrs, ka jābūt lielākām šķirbām, lai tas tvaiks no zemes iet uz augšu. Tas mums ir vajadzīgs arī, ja mums ir žoks ap krāsni, tad mēs liekam lielākas šķirbas. Iekšā bišķi mazākas, bet mums vajag, lai tās siltā gaisa, tā cirkulācija notikt visu laiku, jo mēs peram gan ar tvaiku, gan ar siltām slotām, gan ar siltu gaisu. Viss, kas par rokai, visu izmantojam. Paldies, neko sev piezīmēts jautājums, vesels klāsts. Tas vēl grāmata. Tas ir būtiski pareizi arī, kā sagatavot un salikt. Jā, starp citu vēl blīvums, viņš arī krāsni var diezgan pamatīgi salauzt. Jo, tie smetinājumi šuves, teiksim tā, pēc 3 gadu lietošanas profesionālai krāsnī samazinās sieniņu biezums uz pusi. Es pats aiz nav ko darīt, sadeguši krāsni, sazāģēju no fleksi, un, protams, mērīju, un tā karstākajās vietās 3-gadīgai krāsnī, kurai sākotnējais biezums bija 4 mm, bija gandrīz līdz milimetram izdedzis. Tas nozīmē, ka akmeņi blīvi salikt, izplešoties, viņi vienkārši saplēš to krāsni. Un, ja mēs vēl uzliesim salsūdeni virsū, mēs izšausim kā ar lielgabalu lādiņu pa tanku tādu caurumu. Salsūdens vienkārši iznīcina dažu mēnešu laikā krāsni. Tas ir tās, ko uzliek tā sāli vienkārši. Nē, es arī biju pietiekami gudrs sākotnēji, to Romualds iemācīja. Elpot tīrīšanai ziemā, uzliek sālsūdeni, parādus tvaiks, un tu viņu ielpa, un tā ir lieliska inhalācija, bet ne jau, tā kā es tur savā jaunības gāžu. Pēc 3 mēnešu man tur tāds caurums riktīgs. Bet toties veselīgi paelpojām, bija lielisks inhalācijas, jāmaina krāsnes, -500 lati. Uz cik grādiem jūs lejat to salsūdeni virsū? Lai dabūtu to labo, lai viņš vienkārši iztvaiko, vai kaut kādas zemākas temperatūras, ne tie 600 grādi? Nē, tas bija parasts slēgta tipa krāsnes ar nepārtraukto kurināšanu. Respektīvi, tur cauri liesmas negāja, vienkārši krāterīts zem viņa kurtuvītē, tad tur arī izšāvām cauri. Darējām, kā varējām. Vienkārši, lai salsūdeni, bet krāsnes sabojā. Jā, viņi izvērst riktīgi. Ir kādi vispār ieteicamie maisījumi, šķidrumi, ko piedāvā iegādāties daudz kur? Jā, ir ļoti daudz. Zinu, kad nevajadzētu tikai ūdeni vajadzētu, vai tomēr... Neko izņemot tīru ūdeni, uz šobrīd nekas labāks nav. Par hidrolātiem ūdenim Nav nespētījis. Visu, es gribu uzlabot smaržu pirtī, visu kaut ko karinu un kaut ko lieku uz auguma. Jo, kā es teicu, ja mēs uzliksim skrubi smaržīgu, visa telpa ar to smaržu piepildās. Mēs viņu jūtam. Tad faktiski es ar to rotaļājos. Es domāju, daudziem meistariem ir savu piegājienu vēl. Pēdējais jautājums, laikam. Jūs teicāt, ka pietiek ar 2-4 minūtēm attaisot durvis vaļā. Tas ir domāts, ka nav papildus ventilācijas tajā pirtī? Nekāda ventilācija nevar aizvietot durvi. Tas ir tāds baigies tāds... Tātad... Visu taisam vaļā, bet centrālā ir, vidēji durvi kvadratūra ir 0,7 kvadrātmetri vidēji, ja? Ventilācija principā kā tāda visās būtu jābūt minimālai kaut kādai, vai neteiksim, vai bastu tipu vai no kaut kāda cita veida. Sāksim ar krāsnes ražotāju. Krāsnes ir nosacīti pirts sirds, ja? Viņiem visiem apakšā ir jābūt. Jā. Bet no kurienes viņš nāk? Ja tur ir toalete un duša. Pirts katlu telpa, piemēram, vai kurtuves no tās No nāk? kurienes nāk gaiss? Jā. Es kādreiz biju profesionāls ūdenslīdējs, un tad viens no normatīviem gaisa balonu uzpildē bija
lai tai vietai, kur mēs uzpildām balonus, nebūtu blakus autostāvvieta. Ja? Nu, te ir tas pats. Mēs forši valkam gaisu, bet izvelkam viņu no poda ārā. Nu, labs izvilcējs to var izdarīt. Jā. Par šo runājot, ko saka par moderno ir kas caurums slāvā, kur bāž ko galvu, un tad... Otra elpa, Jā, jā? es saka, nē, pārējie varēja darīt, ko griba. Tātad, es lāvas, kas saka? Es arī Mēs, sajūtu, ka tu tā kā kanalizācija atrod. tātad, caurulē gaisa apmaiņa būs minimāla. Jūs ziniet, kad peld ar masku un trubiņu, jā, trubiņi ir ierobežot garumu. Dēļ kā? Dēļ tā, ka viņi būs garāk, tad gaiss vienkārši nespēs nomainīties. Arī šeit nespēs nomainīties. Pat, ja viņš paspēs nomainīties, viņš piepildīsies lieliski patogēniem mikroorganismiem. Visu iekalām un visu, kas tek, to mēs elposim. Un kā to dezinficēt, nu tur ļoti nopietnē dezinficēt jānotiek. Trešais, Krievi par šito bija fanā, taisīja, līdz, teica, baigi bieži palielinās angīnas gadījumu pēc šitā. Ceturtā lieta, es mainu lāvas, ir man tāds fetišs reiz 2 gados, metu ārā, jo tad, kad man patīk ar kārčeri visu mazgāt, nu, pirmkārt, tīri, bez ķīmijas, ja, labu spiedienu kārtīgi, nu, dažreiz ķīmijas, soda, sāls, jā. Un tik un tā laikā es tīrīt, nu, mēs viņu apgriežam otrādi, viņš ir, nu, tur ir tāds foršs skrubītis sakrājies, ja. Tā kā, nu, elpot to, kas tur ir, nu, tas man liek, nu, tas nav ok, nu, jā, tas nav nepatīkami, nesmaržīgi, negaršīgi. Jums ir siltās grīdas pirtī? Nē, augstās, es esmu tradicionāls cilvēks. Šitas arī bija, tas it kā maitā mūsu termoregulāciju. Es, kā Jānis, konkrēti, kas uz mani attiecas, ja man ir ļoti izturīgi pirtsmīļi, nu, es ziemā stāvu sniega vannītē iekšā vai spaiņos ar sniegu. Cilvēks jau neredz, kamā es tur stāvu, jo viņam nav tā cauruma pirmkārt, viņš nevar redzēt. Ja. Pakluso es ielieku, ja, un labi dzesējos, un man tas tīk, un tas man nav nodarījis kaitējumu manai termoregulācijai, jo mans uzskats ir, ka mūsu organisms fenomenāli māk adaptēties un izturēt arī tādas slodzes, ka tie ir augšā plus 80, un lejā ir plus 8. Nu, sniegā konkrēti. Kaut kādu brīdi. Melnajām pirtī, vai akmeņi nebūtu vēl lieli? Neko nezinu par melnām pirtī. Nu, tik cik kā lietotājs. Uzkaršana, lai viņš izturētu visu to laiku. Bija forši triks, ko Lēši taisīja, viņa bleķis vēl lika virsū. Nu, jā. Nu, bet tā taču, akmeņus nostavam mērījumiem arī kaut tādai, lai kaut kādu kvadrātu, bet nu tā decimetri kubicīni. Cik ūdeni vajag, lai viņu nomet? Necik. Ja viņš ir labi izkarsēts, viņam nokritīs 2-3 grādi, nu 4 maksimums, viņš uzreiz būs atpakaļ. Šitie ir baigi izturīgi. Viņš ir labi izkarsēts. Ja nepiekarsēts. Nē, ja viņš ir uzkarsēts riktīgi, nu kā liels akmens labi uzkarsēts, nu tu lej cik gribi tur, viņš vispār gandrīz, jā. Mazs akmentiņš, ka es teiktu, viņš uz 20 grādu nokrīt un tur. Jautāt. Es nezinu, kamēr nedzinu prom var sēdēt ar šķiet. Mans rekords ir 6 stundas bez apstājas vārīties par pirti. Vēl 30 minūtes mierīgi. Kas runās? Olita runās 2. Olita? Olita, jā. Tu var neiet prom. Nē, tu vienkārši šito atstāsti vēlreiz. Norepo visu. Jā. Jautājot, Tu vari papildināt tālāk, tad visi paliekam un vienkārši mēs turpinām samaināt tikai, jā. Jā. Šitā, teiksim, metāla plāksnes, kas ir, uz kā balstās, teiksim, pirts lāva un visi šitie te brustas un, nu, kā taisa sākotnēji, tas palīdz pret šo te, teiksim, skrubju veidošanos vai kaut kā tā, Nē, nekas nepalīdz. Tātad, vispār jāvairās ir jebko balstīt zemē, nu taisam tās planējušās. Nu, ir flīzes, teiksim, jā, segums. Flīzes apkurināmā, kā saka, pirts, nu, ar siltām grīdām.
Un daudzi būvnieki saka, nu, ka viņš taisa, teiksim, liek tur šaibītes, lai tur nesaskarās koks ar koku, jā. Nē, tas viss ir muļķīgi. Es negribu. Ja uz zemi, ja mēs runājam par Nu, saduri ar zemi. uz flīzēm, teiksim, jā. Nē, tikai peldu, nu, tās planējošās taisam un viss. Viss šitas ir pilnīgs muļķības. Celtnieks nav pirtnieks. Nošķiram šito. Samaksājot man vai Naurim, vai jebkuram pirtniekam. Kas ir peldošā? Planēšu, nu, tas, ka konstruktīvi ir sienās. Nu, nebalstās uz grīdas, jā? Jā, bet arī visur sadures vietai jābūt 2 centimetru Brīvībai. ailē. Jā. 2 centimetri, jo koks ir iztaigā, un centimetrs būs pa šauru. Jābūt tā, ka var iebāzt pirkstus. Tev ir paceļams lāvas žāvē. Agrāk taisīju, jā. Pēc tam apniek es vienkārši reizes 2 gados viņas nojaucu un uzjaucu jaunu, uztaisu jaunas. Agrāk es nesu ārā saulītē, kā bija rekomendēts pirmajās mācībās. Tā principā pēc pieredzes, ja ir paceļamās lāvas, tas varbūt 2 reizes varētu paildzināt lāvas mūžu. Var paildzināt, jā. Var paildzināt. Ar fleksi arī mierīgi. Nē, bet mēs mainām, mēs vēl biežam. Nu, es ar fleksi notīru. Noskrūvēju, iznesu ārā, fleksi notīru, atliek atpakaļ. Un eļļoju, daru visu to, lai pēc iespējas viņš nepiesārņotos. Ir tikur illas supī produkti, nekādas smakas, žūs lāvas eļļoja, sienas ir kaut kas līdzīgs paneļu lakai, vienkārši saglabāt, jo ir izcēlušies pircmīri, kas tur paši parās, nu, kaut kur izlasīšu eļļa, sienas, skaisti. Jā. Beigās Jānis ar stiklu, bežā ar stiklu šķietelu, bežā ārā eļļa. Jā. Drīkst. Apstrādāt iekšējos kokus, visus medu vaskā. Neko par to nezinu. Ar vasku? Vasku. Tā kā mēs esam izmēģinājuši. Ar vasku un propolisu. Jā, kā tas- Kaut ko atmetām, smakas dēļ, nu, ilgstošās un, principā, pārgājums tik rils. Tas nav labi. Prieks dzirdēt, jo kā jūs propolisu atšķēdījāt? Ar ko? Uz skābi? Propolis jau pirkām eļļā. Nu jā. Un eļļa klāt, eļļa, tātad linu eļļa, bišu vasks plus propolis. Sākotnēji esam izmēģinājuši gan sienām, gan lāvām, gan visu. Izelpojām, Olita saka, nē. Pateicāmies par pieredzi un Supi ir brīnišķīgi izstrādājuši un arī viņiem ir tā tie drošības, tas ir pārbaudījums. Jā. Nesarežģam lietas ir cilvēki izstrādājuši, tīvi izstrādājuši un ir gana Jo šitas lineļas fetišs, ja? Nu reāli pēc tam cilvēku un darīt smirdi, ja? Nu pirms dara. Es teikšu, man ir ļoti jūtīgs plaušas un lineļa, nu godīgi ilgi smird. Ilgi, un tad, kad viņai pielika klāto vasku, smirdēja vēl ilgāk. Viņa smirdēja pēc tam. Jānis, nu atkal trešā personā, kas jau runā, atrodu liepu zarus resnus foršus, ņemos 2 dienas ar riktīgi zāģēju taisno viņiem dēļas, jo es biju toreiz izlasījis, kā fantastiski smarža. Nu, es esmu noņēmies 2 dienas, nomainījis, uztaisījis, man tagad pēc liepas visu mūžu smaržos pirts. Tas mūžīgi mēnesis maksimums. Jā, tagad, nu, nav, nu, koku fetišs, starp citu, nu, viņš ir riktīgi pārspīlēts, jā. Kāda tev dēļ ir? Kāds veikalā pārdot priekš saunas vai pirts, jā, tādus arī lieku. Īpaši es to neieciklējos, jo ir tāds jēdziens pirolīze. Pirolīze ir dedzināšana bez skābekļa. Gudrās grāmatās izlasīja, ka pirolīze pērtuvē ar dēļiem notiek arī dabiskā veidā. Tāpat kā stikla rūts norūdās saulē, parasti stikla rūts stāvot saulē, tur 10 gadu viņi norūdās. Tas pats arī notiek pērtuvē. Tātad no kokiem tiek izdzīts ārā pilnīgi visi elementi, kas tur paliek tikai tīra. Kokšķiedri, jā, vai kā viņi tur varētu. Termodēls izveidojās. Jā, automātiskā veidā, un viņas ir visforšākās, viņas neatdod lieku mitrumu, nepiesūcās, jā, un viņi ir tātad labs, ilgi stāv, kā es uzcēlu pirti kopā ar tēvoci, jā, un kaimiņa, kurš pirmais, ko izdarīja vagonu dēļus, aplika otrādi, jā, pērtuvē.
Nu, respektīvi ar stresu šūzi pret klientu. Ja? Tātad, protams, dabūja visu atliktot, jo tā smukāk izskatījās, viņa prāt. Un kopš tā laika griezti man vispār nav mainīti. Viņi no slotu tējas ir nomelnējuši, bet grieztus gan es neesmu neko nekad apklājis, jo man patīk tā autentiskā tā pirts, tā foršā koka smarža, kā teica, pirulīze, dabiskā veida, dabiska pirulīze, ja viņi melni, sausi, patīkami pirts smarža. Sienas gan, jā, jo tur šļakatas iet no tām slotām, tās es tur beržu mazgāju un mainu. Nu, Cik bieži maini? ko? Cik bieži maini? Sienas pa šiem gadiem vienreiz es paspēju nopūdēt, pieliekot laupu pat tuvu klāt, tad dabūju mainīt, faktiski 2 reizes ir mainīts tikai. Jo es viņu riktīgi beržu mazgāju un lakoju. Es to saucu par pirtsklaitu, mēs gan mainām divas. Pirts? Pirtsklaitu? Jā. Jā. Katrai sievieti pirts. Mēs sievietes zinām, baigi sievietēm patīk, jā. Jā. Visrākākā bija tas smaržas ziņā, tomēr mēs nolēmām vienu reizi pirtsklaitu uztaisīt no ciedra. Tā. Ļoti dīvaini. Ļoti ilgi smaržoja, tas ciedra speķis bija par daudz. Tas gaļas bija tik smags un tas ciedra cibītis vecis bija tik ļoti spēcīgāks par mani un viņš tik ļoti neklausīja mani, ka nomainījām to pēc gada. Jā, viņš nepaspēja, jo es pieļauju, ka intensīvi strādājot, pēc 5 gadu no viņa pārnekas nepaliktu, jā, bet tu paškam cieties 5 gadus. Tāpēc man nepatīk aicina, es tur uzcēlu Jānu Pirtu, atnāc paparamies, viņš tika uzcēl tas mitrs, tas dēls, mitruma tāda smaka, visas koku. Jā, bet neaizmirstam arī, ka koks sevi pasargā pret kaitēkļiem ar skābes palīdzību, jā, kokā ir ļoti daudz skābes. Tāpēc arī dēļi, uz kuriem mēs gatavojam ēdienu, viņi dabiskā veidā paši sev dezinficē, to neaizmirstam. Jā, tagad koks ir diezgan labs, spēcīgs dezinfektors, bet pašu viņu dezinficēt nav iespējams. Tāpēc slimnīcās visu logi ir plasmas. Vienkārši tāpēc. Koks. Kādīgi paneļus, ko liek iekšā? Tas tāpat atbildi. Ja viņš būs saprātīgā daudzumā, ir ok, jūtu. Man Bet patīk, tagad ir modē vispār sienu nolikt visu. Jā. Tas nav tas. Tāpat atbildi. Pa stipri, jā. Bet ir par stipru. Laikam ar neitrālu mēs varam spēlēties. Jā, mēs varam spēlēties. Tas ir rotaļinstruments pirtī, lai būtu interesants, lai radītu noskaņu, jā, bet nepārsteigtu. Vot gaismas, tas ir cits stāsts, jā. Man ir 3 dažādas gaismas. Tur labā metode, ko es reiz izlasīju, ir uzcelt to pērtuvu un tad ar naktslampiņu staigā tur kolēģis un tu skaties, kurā brīdī būs foršākā gaisma. Un tad vēl pamanipulējam. Man patika Bajarinceva tēze, kā pērtuvē vispār nedrīkst būt gaisma, kā elektriskā, jābūt tā kā dabiskai no āras, ja? Un, ja ir nakts, tad mums, teiksim, ir lodziņš vai vēdlodziņš, un mēs ārpusē lukturi uzliekam. Tik un tā mums veidojas sajūta, ka mums no āra nāk gaisma. Bet tur atkal ir koku kustība un tā visi ņirboņa, viņa, ka mūsu sensori tomēr uztvers un var traucēt tavu relaksam, no tāda viedokļa, ja? Bet tas, kad ir dažādas, tā ir noskaņa, jā, tur sveces, jā, un te viens pieredzējis vecs pirknieks brauc vēl no vecās skolas, viņš vienmēr sveces ved, un sveces ir arī forši tēma pirtī. Drošā vietā. Iekšā? Iekšā pērtuvē, jā, svece. Drošā vietā, un, protams, stiklu kategoriski nekur nedrīkst nest iekšā, jā, bet, labi stiprinājumi drošā vietā, kur jūs nenotrauksiet. Nevēlas kastums, jā. Jā. Ja viņš jau stāv kaut kādā nelielā augstumā, tur jau būs tie standarti 60 grādi. Tas svece būs labāk par jebkurām gaismām, legiem visiem, kas ir šodien, ka tur vēl pievelk vai, ir visādi tie uzturīši, jā. Ir tāds tehnisks moments, kad ir jātīra. Jā. Un tieši skolā savā, ja, tā kā mums ir jātīra, nāk pasniedzējums, nevar iztīrīt, ja tev ir slikta gaisma īstenībā. Jā. Kad tev nobeigumā, kad nav tas virsils, tad tomēr tu vari normāli iestāties. Servisa gaisma. Man ir noņemamas redeles, noņem to redeli un uzreiz riktīgi gaisma. Apakšā, jā, ir apakšā un augšā iesaka. Un tad, kad klients ir, tad, lai viņš neredz, kā reiz atliekam atpakaļ. Apakaļ ātrums, jā. Jo pirts jau nevar iztīrīt, pirti tu vari tīrīt.
Pirts ir tīrīta, bet vai viņa ir iztīrīta, ja? Baltu cimdu mēs uzvilksim, nu. Jā. Tā kā, jā, viss šitās smakas, jā, viss tas ir jāveidina, jo no tā jau arī veidojās. Kas ar ko tīra pirti? Kā sanāk? Kāds ir? Tvaika tīrītājs nenostrādās. Es prasīju ekspertam no Kerhera, viņš teica, tev pie tā tvaika tīrītāja aptuveni minūti vajag katru centimetru, jo tad tu tā fiziski notiek tā, netīrums ir maziņš, viņš uzsilst ātrāk, bet tā vide, uz kurā viņš ir ielīdis, uzsilst lēnāk, tad fiziski viņš pats sevi uzgrūž, bet izgrūž ārā. Tādā veidā notiek tvaika tīrīšana. Un tikai tādā. Bet, lai viņš uzsiltu, ja, tas mazais parazītiņš, ja, nu, mums vajag gandrīz vai minūti 1 centimetru sildīt, nu, tas būs baigā enerģijas laika patēriņš, ja. Tikko domājām, bet tādu, jā, bet tas, kas mums ir birtī, mēs izmantojam arī pēc pirtīm, kā dezinfikcijai ozinātoru. Jā, ieslēdz es lieku ar ventilātoru, ozinators automātiski, nu, pēc tam, protams, gaisa. Ir pierādījumos balstīts, ka viņš iznīcina visus. Kā jebkurai šai lietai ir 98,9 mikrobi, ja? Viņi visi to raksta, jebkurai vielu lietai. Bet viņš arī rada labu gaisu telpā. Nē, nu, Sondors jau arī viņas reklamē un tirgo, jā, viņš tā viņa ideja bijis. Kaut kāds 5 gadus atpakaļ. Vajadzētu droši vien noņemt. Ko? Pārbaudīt, kas tur ir pēc viņa. Tikai tad, kad mēs to izdarīsim, tad mēs zinām. Nu, jā. Nē, bet gaisu tas patreiz ir efektīvākais, jo viņš riktīgi izrauj cauri. Viņš arī to, nezinu, tās koksnes. Tas strādā. Jā, strādā. Nu, es vēl tīru šo te veļas balinātāju. To atļausim. Jā, nē. Kas ir veļas balinātājs, tur nav chloru, ja? To arī sanitārai minimumā stāstīja, ka to var izmantot. Nu, flīzēm uz zemes. Jā, un tad reiz pusgadā tad tas sienas ar viņu balinu riktīgi bērž, un, nu, tiešām koku var atjaunot, izbalināt. Nu, tur ir riktīgi jāskalo un pēc tam jākurina. Jā, starp pirts košpašana arī ir svarīga tēma, un skopums nogalina šajā ziņā. Tā kā beidzām lietot pirti, un tad mums ir baktērijas sēnes aerobās un anaerobās. Ja? Tad mēs varam izmantot šo efektu. Neko nevaram vaļā, kurinam, nogalinam aerobās. Ja? Pēc tam visu tā esam vaļā, veidinām, un tā esam caurvēju, nogalinam anaerobās. Ja? Un tas ir teorijā. Praksē mēs tur neko daudz nevaram nogalināt, bet skaidrs, ka vajag riktīgi sakurināt vēl to pirti, riktīgi izžāvēt visu, jā. Tas ir pareizais ceļš, nevis, nu, pabeidzu strādāt, aiztaisīja, viss ciet un aizgāja, ja. Nu, dzīvojiet un attīstieties, kā gribiet. Jā. Man ir dzirdēts, mamma pēc pirts nebija spēka tīrīt, tad es atstāju un no rīta izslācīju. Jā, tur jau pa to laiku netīrumi jau savu apziņu ir iegūši un veido civilizāciju. Jā, tas ir tāda necieņa. Jā, lai cik nav spēka. Šīs pirtis ļoti labi pēc smakas ieeja tiešām arī. Jo tiešām viņi izveido savas kolonijas un savu apziņu. Arī mazie valnieki jau valda, jā? Jā. Es mēģinājis kaut kādus mitruma nosūcējus, lai ātrāk būtu mitrumā, jā? Vai kā citi paņēmi? Nu jā, mēs jau to runājam, ka tā mitruma tur praktiski nav. Tie ir līdz 10% vidējais mitrums pērtuvē. Jā, bet koksni, jā, piesūcās reāli. Vienīgais ir tā kurināšana un superīgais universālais ieteikums apakšējā lūka zem apakšējās slāvas līmeņa. Un tad viņš vienkārši dabiskā veidā caurvēja, jo caurvējš atkal šitām baktērijām, mikroorganismiem baigi nepatīk, ja. Tas ir spējuši caurvējuši, laikam ir labākā atbilde mitruma dabūt ārā. Jā. Es lāvas mazgāju ar citronskābu. Nu, superīgi, jā.
gan rokas atmazgā, gan apses lāvas. Man Jā, pēc bet 3 stāvā gadiem vidi balts. ļoti patīk sēnēm. Jā, labi jānoskalo pēc tam, bet ļoti labi Bet balina, balina, jā, un baltās nāca apses. vīgotne. Visas, nu tāda sakaltēta vīgotne, kaltēta vīgotne, ļoti labi baltas sienas. Nē, vienkārši viņa pati. Kā Vienkārši slotiņa? samaliet. Kā Kā slotiņa? slotiņu, vai vienkārši samaliet viņa diezgan rupji un tā kā ar vīkšķi viņa ļoti labi balina. Nu, sanāk garniņš, bet tu tā kaut. Nu, jā. Ir laiks. Tie, kam ir mājās, savas mazās. Galvenā atbilde - fitoncīti. Fitoncīti, kas Tā kā atrodas. tēju, ja uztaisi no Jebkurā augos atrodas šie te lieliskie dezinficējuši. Un pēc tam ar attīrošie pulverizatoru var elementi. to izmantot to tēju apūst, varbūt. Viņa ne tā kā neartēja. Viņa paliek slapja, viņa kā berzīte. Tu viņa vienkārši to vīgotni izmanto kā berzi. Viņa ir vīkšķi. Nu vīkšķi, jā, bet viņam ir jābūt, tev nav jāņem tā gaišā daļa. Tieši tā kātainā daļa, jo tad, kad jūs viņu malsiet, viņa saplūksnojas, viņa ir diezgan pretīga. Viņa nevar nu, ar tām plūksnām nemot tā kā vīkšķi vežot. Viņa ļoti labi balina. Protams, ka tas ir mazajām pirtīm savām forši iztīrīsiet gan fiziski, gan arī enerģetiski. Un pats vēl iesīs bišķi. Un tādā pirts uzkurināšana, teiksim, nu mēs tur beidzam, es nezinu, tur pusnaktī beidzam, uzkurinam, nu tur 2 stundas vēl normāli izkurēsies, vai ne tā? Nē, nu pēdējo krāvumu ieliek. Jā, bet tad gaidīt vajag normāli, kamēr izkurās. Nē, kas jums jāgaida? Vienkārši saliekat iekšā kurtuvē un iet prom. Nekas nav jāgaida. Vēl jau nav jāizgrāb. Attaisa vaļā augšu apakšu to ventilācijas šaktu, ja, un viņš normāli būs iztīrīts. Visu aiztaisiet, man tikai augšā viens difuzors ir 120 milimetri, jā, un viņš tur kurās pa krāsnes apakšu un iet augšā, nu tā. Nelielā intensitāte gaisa apmaiņa notiek. Paldies visiem, bija grandiozi, forši, interesanti. Paldies!